Uzmanību karogiem!
Uzmanību Amerikas valsts himnai. Dievs svētī Latviju!
Jaunatnes slavas dziesma vasarai. Kāļa kundziņa veltījums Garazera iesētīšanas dienā. Šurp, draugi, mūsu saule un vasara sauc. Vēl esam tik jauni, vēl sapņu tik daudz, vēl ziedonis brīnišķīgu dziesmu mums dzied, aiz tālajām jūrām vēl laime mums dzied. Cik pasaule skaista, sveic mežs mūs un lauks, ik puke mūsu māsa, ik koks mūsu draugs. Šalts vēji, šalts staruti, cik brīnišķīgi to stāst, skar dvēseles vasaras, burvīgais glās. Rit dienas, rit gadi, skrien spārtotais laiks, te saule virs galvas, te padebes baigs. Top mūžīgā maiņā, ik vakars ir rīts, no rozēm un metrām mums vaiņas ir vīts. Lai tam, kas ikvienam ir glābējs un draugs, kā slavu pauž kalni un dziedošais lauks. Lai debesu valdniekam vara un gods, kā vakar tā šodien un mūžīgi dots. Mīļie svētku dalībnieki, viesi, dziļi un drīz no sirds dziedās. Šis koris atskanēs raitā, jautrā ritmā šai Garazera jubilejai veltītā dziesma Gara maize. Vārdi ātri paskries, bet tie liecina par šīs Dieva svētītās vietas paliekošo vērtību. Dziesmā atskan sveiciens: Garazer, mēs esam tavi bērni. Mūsu balss skan līdz pat visumam. Ko šeit katrs guvis, tā ir gara maize ikvienam cilvēkam. Jau 60 gadus te skanējušas dziesmas, atskanējuši deju soļi, bērnu, jauniešu balsis, pateicībā un mīlestībā teiktas lūgšanas Dievam par Latviju, kur mūsu dvēseles tikušas paēdinātas tik brīnišķīgajām svētām dāvanām. Mēs mīlam šo vietu, kurai šie svētki, kā teica rīcības komitejas Ingrīda Petersone, ir mūsu mīlestības vēstule. Tādas vēstules rakstam tikai mūsu vistuvākajiem, kā laulības draugi. 60. gadu kāzu jubileju atzīmē kā dimanta jubileju. Dimants ir rets, dārgs akmens. Tas dziļi zemē tiek veidots zem milzīga spiediena, intensīvā lielā karstumā, daudz lielākā karstumā kā šodien. Bet tas tomēr ir tikai akmens. Kamēr cilvēks to novērtē un tā rokas uzmanīgi strādā, lai izveidotu to, ka katrs akmens top dārgs, jo katrā pusē vēl skaidrāk un skaistāk atspoguļota gaisma un akmenī atrodojošās krāsas un tajā paslēptā vērtība. Garazers, Dieva radīta vieta, koki, lejas, ezers, kalns, vējas, šalkas, pludmale, putnu dziesmas, bet bez līdzdalībnieku vīzijas un dibinātāju darbu un deksmi, vai bez ģimeņu, always abide with us as we celebrate. Bless us all. We ask this in your holy name. Amen. Un Dieva žēlastība, Kristus mīlestība un sadraudzība svētajā garā, lai ir un paliek ar mums visiem. Amen.
Sveiks svētkos! Es nezinu, vai es vispār varu jums izteikt, cik man ir liels prieks un gods jūs te sveicināt šodien. Šodien mēs atvainojos. Good afternoon. On behalf of the Garazars leadership team, thank you. Thank you for joining us in this special 60th anniversary celebration. Šodien mēs atzīmējam 60 gadus kopš Latviešu centra Garazaru dibināšanu. Vietas, kas kļuvusi par vienu no lielākajām latviešu vasaras nometnēm ārpus Latvijas. Tas ir ievērojams sasniegums un apliecinājums to cilvēku vīzijai, apņēmībai un neatlaidībai, kuri šo vietu izveidoja un saglabājuši cauri paudzēm. Kā bezpēļņas organizācija mēs esam dziļi pateicīgi par jūsu nepārtraukto atbalstu, kas ļauj mums turpināt savu darbu un misiju. Par godu šim nozīmīgajam jubilejas gadam esam saņēmuši apsveikumu vēstuli no Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkeviča kunga, kuru tagad nolasīšu. A letter of congratulations from the President of Latvia, His Excellency Edgars Rinkēvičs. Cienījamā Latviešu centra Garazars saime. Sirsnīgi sveicu Latviešu centra Garazars 60 gadu jubilejā. Augsti vērtēju Latviešu centra ilggadējo nesautīgo un pašaizliedzīgo devumu latviskā garā, tās kultūra telpa saglabāšana un kopšana ārpus Latvijas. Man ir patiesi prieks sveikt Latviešu centru Garazars, kas jau 60 gadus vieno latviešus ārvalstīs un kalpo ar pulcēšanos vietu jau 4. paudzē. Esmu pateicīgs ik katram, kurš turpina uzturēt latviešu kultūru un saikni ar dzimteni ikdienā. Tas ir Latvijas kā nacionālās valsts ilgspējas pamatā. Īpaši vēlos izteikt pateicību centra pedagoģiskajām personālām un darbiniekiem. Jūsu darbs ir novērojams, jo tas ir ieguldījums Latvijas valsts un tautas nākotnē. Aicinu turpināt aktīvi līdzdarboties Latvijas labā un tās attīstībā. Daudz laimes Latviešu centram Garazars 60 gadu jubilejā patiesā cieņā Edgars Rinkēvičs. Mums arī ir liels gods šodien šeit sveikt Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Amerikas Savienotās valstīs Elitu Kuzmas kundzi, kā arī, man jāsaka, Her Excellency, the Ambassador of Latvia to the United States, Elita Kuzma. Labdien, mīļie tautieši! No sirds sveicu jūs Garazara 60. jubilejā. Man ir tas gods jūs uzrunāt šo pēcpusdienu Latvijas valdības vārdā, pēc tam, kad ir izskanējis valsts prezidenta Edgara Rinkēviča apsveikums, bet arī savā vārdā personīgi, kā jaunā Latvijas vēstniece Amerikas Savienotajās valstīs, kura kalpo Latvijai šajā amatā mazāk kā gadu, bet jau drīkst būt šeit un uzrunāt jūs šajā īpašajā notikumā. Vēlos pateikties Garazara prezidentam Egonam Kubuliņam, padomes priekšniecei Ingrīdai Petersonai un goda konsulam Mičiganā Kārlim Šteinmanim ar ģimeni par silto sagaidīšanu šeit. Es sveicu viņas ekscelenci Latviešu evaņģēlisku luteriskās baznīcas Amerikā arhibīskapie Emeritus Laumu Žuševicu un Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdi Pēteri Blumbergu, kā arī izglītības nozares vadītājus, mecenātus, visus Garazara atbalstītājus.
Man ir tas prieks sveikt šeit arī majoru Leferu, kurš pārstāv Mičiganas Nacionālo gvardi, ar kuru mums Latvijai ir sadarbība jau 32 gadus, un tā iegulda mūsu drošībā. Paldies par viņa klātbūtni! Visvairāk vēlos pateikties ikvienam no jums par latviskās identitātes, dzīvesziņas, valodas un kultūras godināšanu un uzturēšanu. Mīļie Amerikas latvieši, gadu desmitiem jūs ar lepnumu esat nesuši Latvijas vārdu šeit, Amerikas Savienotajās valstīs, un aizstāvējuši Latvijas intereses, tās brīvību un ilgtspēju un labklājību. Jūs esat parādījuši Amerikas Savienotajām valstīm mūsu kultūras bagātības, mākslu, mūziku, arī latvisko darba tikumu un ticību labā uzvarai pār ļauno. Garazars atspoguļo latvisko tradīciju un kultūras mantojumu izdzīvošanu mūsu dvēselēs. 60 gadu garumā latvieši šeit ir sanākuši, dziedājuši, dejojuši, kopuši un lolojuši mūsu valodu un to mācījuši jaunajām paaudzēm. No prāvesta Pāvila Ķirsona, prāvesta Vīļa Vārsberga un Wernera Treimaņa idejas soli pa solim ar latvisko darba tikumu Garazars ir audzis un attīstījies pašu latviešu darba rezultātā. Bērnu dārzs, bērnu nometne, sagatavošanas skola un vasaras vidusskola šeit tapa, lai jaunā paudze augtu latvisko tradīciju, vēstures un kultūras ieskauta. Tūkstošiem bērnu 60 gadu laikā ir turējuši Latviju sirdī jūsu milzīgā darba dēļ. Mīļie tautieši, nākamgad Grand Rapidos notiks 16. vispārējie dziesmu un deju svētki ASV. Tas ir latviskās identitātes centrālais notikums. Nākamgad to svinēsim kopā ar Amerikas Savienoto Valstu 250. neatkarības dienu. Šajā lielajā dienā un par godu šim būtiskajam notikumam arī mēs Latvijā un vēstniecībā vēlamies jums, tautieši dziedātāji, dejotāji, latviskās identitātes nesēji, dāvāt īpašu muzikālu priekšnesumu, un mēs pie tā pašreiz strādājam. Un mēs vēlamies kopā, lai mums visiem nākamgad skaisti skan. Paldies jums visiem! Paldies Garazaram! Sveicu jūs šajos svētkos! Dievs svētī Latviju! God bless the United States of America! God bless Latvija! Tagad aicinu Pēteru Blumbergu, PBLA prezidentu, Pasaules Brīvo Latviešu apvienību. Pasaules Brīvo Latviešu apvienības vārdā sveic Garazaru 60. gada jubilejā. Garazars patiesi ir viens no latviešu sabiedrības stūrakmeņiem Amerikā. Garazars ir labi pazīstams latviešiem visā pasaulē, protams, arī pašā Latvijā. Garazara vārds bieži tiek pieminēts PBLA sēdēs Rīgā un PBLA tikšanās ar Saimi un ar ārlietu ministriju un ar citām ministrijām. Garazars ir labi pazīstams. Es lepojos, ka esmu pazinis vienu no Garazara dibinātājiem, Vili Vārsbergu, kurš bija mans ticības mācības skolotājs šeit Garazarā, kā arī Čikāgā, kur es uzaugu. Amerikas vēsturē mēs esam dzirdējuši par diviem slaveniem land deals. Pirmo, kad holandieši nopirka Manhattan salu no indiāņiem, un otro, kad Vils Vārsbergs nopirka Garazaru no Girl Scouts of America. Garazara devīze ir Dievam un Latvijai. Es ļaušu garīdzniekiem runāt par to daļu Dievam, bet pats pievērsīšos daļai par Latviju. Kas būtu Garazars bez latvietības?
Tā būtu tikai vēl viena nometne, tāpat kā simtiem citu šeit Mičigānā un tūkstošiem cita visā Amerikā. Kāpēc jūs šeit braukt, ja mēs nerunātu latviski, nemācītos latviešu vēsturi un latviešu tradīcijas, piemēram, tautsdejas un dziedāšanu? Es apbrīnoju tos jauniešus, kas šeit iemācās runāt perfektu latviešu valodu, bet arī varam censties citiem vienkārši ielikt latviskās dzīves pamatus, uz kuriem viņi paši varēs būvēt tālāk, ja vien tā vēlēsies. Kad es šeit mācījos, Latvija nebija brīva vēl, un tas šķita liels, iespējams nereāls mērķis atbrīvot Latviju no komunistiem. Un neviens no mans paudzes īsti neplānoja ņemties rokās, lai cīnīties. Bet tagad mūsu atbildības ir varbūt vēl lielākas, jo mums ir jāatbalsta Latviju pasaules mērogā un visos lielākos izaicinājumos, ar kuriem Latvija šodien saskaras. Mēs tagad varam burtiski palīdzēt mūsu tēvzemē un ņemties rokas. Mēs varam apmeklēt Latviju, mēs varam strādāt tur vai investēt līdzekļus Latvijā vai pat dienēt Latvijas armijā. Bijušais PBL priekšsēdētājs un arī Garazeru prezidents Jānis Kukainis vienmēr sauc Garazeru par latviešu Elmu. Un arī es aicinu, padarīsim Garazeru par latviešu cietoksni šeit Amerikā. Un darīsim visu iespējamo, lai Latvijai palīdzētu no šejienes. Turpināsim censties dzīvot pēc Vārsberga un Kukaiņa un citu mūsu sabiedrības vadītāju izvēlētās 60 gadu vecas devīzes Dievam un Latvijai. Paldies, un lai mums visiem veicas! Man vēl viens vārds. 32 years ago, 1993, Latvia formalized a partnership with the Michigan National Guard through NATO's State Partnership Program. What began as a security alliance has developed into a deep and meaningful relationship. And as the ambassador mentioned already, joining us today from the Michigan National Guard is Command Sergeant Major Len Liefers, the State Partnership Program Coordinator for Latvia, and he is here with his wonderful family. So once again, please join me in giving them a warm welcome. Labi, man liekas, ka pietiek ar runāšanu. Sāksim programmu. Garazers iedvesmo lielus un mazus, no tuvienes un tālienes. Tas ir kas vairāk nekā vieta, tas ir gars, kas mūs aicina, iedvesmo un vieno, radot kopīgas saites uz mūžu. Garamaize. Tur savas saknes kopuši daudz dzirdu, vasarās tu bērnu čāli sāni. Tik skaisti ezeri to vienmēr sargā, un treju upes tīk un ločiem skrien. Mēs alaži būsim stipri savā garā, asas ar labi sarkanā. Garazera
pildītas laimes dzirkstelē, lai mūsu sirdis uziet vārvietībā, ko varam dot jau citām paudzēm. Mēs esam tavi bērni, mūsu balsis skan līdz pat visumam. Paldies par visu, ko šeit katrs guvis, tā ir gara maize ikvienam cilvēkam. Mēs esam tavi bērni, mūsu balsis skan līdz pat visumam. Paldies par visu, ko šeit katrs guvis, tā ir gara maize ikvienam cilvēkam. Skan zvans. Vai laiks uz skolu iet? Noteikti laiks klausīties, jo Paudrupes kundzes gars te starp mums lidinājas, un viņas zvans mūs brīdinās, kad laiks pievērst uzmanību video ekrānam. Tātad, ja šo dzirdat, laiks klausīties. Pagātne, saknes. Ar šo nosaukumu sākam mūsu koncerta daļu. Šī nedēļas nogale summina sapni. Pirms 60 gadiem sēklas tika iestādītas. Ne tikai viena cilvēka sapņu sēkla, bet daudzas. Pēc tam, kad pirmo reizi Garazeru redzēju, Gundars Strautnieks stāstīja. Man šī vieta, tāpat kā citiem, likās ļoti pievilcīga, plaša, ar neapsveramām nākotnes iespējām. Atceros, ka Ed-avots kratīja savu sirdi par skolas un nometņošanas iespējām latviešu jaunatnē. Man liekas, ka jau toreiz dzirdēju izteicienu. Šī vieta varētu būt mazā Latvija. No Garazera prombraucot, biju sajūsmas pilns, gribēdams pielikt arī savu roku šai pasākuma īstenošanā. No iestādītajām sapņu sēklām ir izauguši pamatīgi, skaisti un izturīgi koki ar dziļām, jo dziļām saknēm. Paskatieties pa labi, paskatieties pa kreisi. Katrs klātesošais ir daļa no vēstures, no Garazara vēstures. Šodien pārskatīsim šo vēsturi, ieskatīsimies pagātnē, priecāsimies par šodienu un sapņosim par rītdienu. Mūsu sarīkojums būs unikāls. Kaut gan baudīsit grandiozus priekšnesumus dzīvajā, tajā pašā laikā varēsit ieskatīties pagātnē caur fotogrāfijām, video un audio ierakstiem. Pagātne, tagadne un nākotne savīsies interesantā un aizkustinošā vainagā. Sāksim! Viena no mīļākajām vietām Garazarā ir mūsu garais ezers.
vai var saskaitīt, cik stundas pavadītas peldot? Sauļojoties, un baudot silto sauli. Un kas gan var būt jaukāk, kā iekāpt laivā un līgoties pa viļņiem. Līgo laiva. Šodien, bet rītu vairs ne, pēc patikšanas meitiņ tev griezīšu uz rītu, tev griezīšu šodien, bet rītu vairs ne.
katra klaine gristam vimbena I cauri viņiem ātrā katra klaine gristam vimbena. Jā, cik viņa skaista, ieloga sēdējā un vatu stemējā. Jā, cik viņa skaista, ieloga sēdējā un vatu stemējā. Mūsu māja ir mūžos pastāvējusi un pastāvēs. Ir gods Garazeru par savām mājām saukt. Skaista mana brāļa sēta. Šī īpašā vieta, kas vies skaistu ezeru ielenkumā, vienmēr ir pulcējusi ap sevi
īpašus ļaudis. Tā ir Garazara vērtība. Aiz azara augsti kolni. Lai kur tu spērtu savu soli, dziesmas spēks vienmēr ir vienojis ikvienu, kas šai vietai jūtas piederīgs. Kurš putniņš dzied tikoši? Jaunība.
Ai, draudzība! Ai, mīlestība! Garazarā izveidojas un aug attiecības, kas veido plašu draudzības loku. Sirdis īpaši silda tas, ka daudzas ģimenes var atrast savas saknes Garazarā, jo draudzības pārvērtās mīlestībā. Ai, jau manu vieglu prātu! Jau manu vieglu prātu, ļauns apņem
Tagadnē darbs. Pēc 3x3 nometnes apmeklēšanas Latvijas vēstnieks ANO Aivars Palmanis stāstīja par Garazaru, kas agrāk biju ļoti daudz dzirdējis un lasījis. Garazaru biju iztēlojies kā tādu īpašu vietu. Kad atbraucu šeit, sapratu ātri vien, ka esmu nokļuvis pasaulē man visdārgākā vietā, jo te ir tāda kā mazā Latvija. Arī pēc dabas Garazars līdzinās Latvijai, un šeit cilvēki ir ļoti vienoti. Es domāju, ka Garazara loma ir bijusi milzīga. Mēs cienām mūsu pagātni, mūsu saknes. Paņemam to, kas vērtīgs, un iekaisām savu jauno, mūsdienīgo piegaršu. Vecais apvienojas ar jauno. Laiks iet uz priekšu, un jaunas tradīcijas tiek veidotas. Jautrais stūris.
Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns ir rakstījis: Garzers nav tikai konkrēti īpašumi un mājas, kas uzceltas šajā vietā. Šo vietu veido notikumi, kas šeit bijuši gara pasaulē, kas šeit ilgi, rūpīgi un nesautīgi uzbūvēti. Liekot kopā latviešu spēkus, līdzekļus un pārliecību. Šī ir vieta, kur var atgriezties, justies kā mājas un apsildīt savu latviešu sirdi. Garazars allaž aug un attīstās. Šī ir vieta, kas patiesi kaļ rotas Latvijai. Kalējs kala debesīs. Sanākot visai Garazara saimei vienu viet, vienotības spēkā dimd visa zeme. Tik liels spēks šeit mājo.
Rīga dimd. No vasaras uz vasaru Garazara tradīcijas iesapņojas aizvien dziļāk, atgādinot par latvietību un tautas spēku. Pērkonītis ducināja.
Kuries mana uguntiņa, kad es laba kurējiņa? Neguntiņa nekurāsi, kad nav labas kurējiņas. Lai Garazars varētu pastāvēt, zelt un augt, ir vajadzīgi čakli, centīgi un spējīgi talcinieki. Par Garazaru Verners Streimanis toreiz teica tā: Latviešu centrs Garazars ir domāts kā visas latviešu sabiedrības nacionālajie kultūrāls pasākums. Garazaram nav nodoma sacensties ar citām vietējām un centrālajām latviešu iestādēm, bet gan sekmēt to darbību, to papildinot, dodot latviešu sabiedrībai to, kas nav pa spēkam atsevišķām mazākām organizācijām. Vai jūsu atbalsts būs liels vai mazs, Garazara vadība jūs ikvienam pateicīga. Ziedojiet ne no pārpilnības, bet no pārliecības. Sirsnīgs paldies visiem, kas šeit pielikuši savu roku un devuši savu sirdi un dvēseli. Es atnācu uguntiņu.
tie tādi malači? Vai tie ir mūsu Garazara sportisti? Ar krūtīmi kalnus gāza, rokā nesa ozoliņu. Es biju puika, man bija vara.
Nākotne, augļi. Kas Garazers ir? Ideja, vietā, laiks. Dieva dāvanā mūsu kopībā. Mūsu tautas gājā sevis piepildīšanai un paturēšanai nākotnē un kalpošanai Dievam un Latvijai. Tā teica Oļģers Capars. Mūsu zari turpina augt un stiepties uz debesīm. Mūsu saknes ir dziļas. Saknes mūs uzturēs, saknes mūs baros, un saknes nodrošinās, ka mūsu pamats ir stingrs. Mēs smeļam spēku un stiprumu no mūsu pagātnes. Mēs mācāmies no mūsu pieredzēm, bet ar gaišu jaunu skatu speram soli uz nākotni. Latviskās vērtības, dziļa ticība sentēvu gudrībām, cieņa pret vēsturi un mīlestība pāri visam. Tas ir Garazers, jo mēs visi no tām pašām saknēm. Saule, pērkons, Daugava. Balta jūra zaļa
lai kā mainītos pasaule, Garazars vienmēr būs tā vieta, kurā ik viens sajutīs sevī latvietību, jo mēs lidosim, lai augšup tu Tēvzeme skaties. Mēs lidosim.
Arkibiskāps Arnolds Lūsis par Garazaru teicis: tā ir mūsu mazā Latvija. To, ko mēs dosim Garazaram, tas mūžam pastāvēs. Dosim caur darbiem, dosim ar smaidu, dosim no pašiem sirds dziļumiem. Izveidosim skaistas puķes no saviem mīļiem vēlējumiem, un tās sūtīsim Garazara nākotnes vējos. Laidies mana, lido mana, mana puķīte pa Garazaru. Puķīte pa dambi.
Garazars. Daudz laimes, daudz baltu dieniņu. An event like this needs an incredibly dedicated team of volunteers. Koncerta noslēgumā no sirds vēlēs izteikt visdziļāko pateicību visiem Garazaras 60 rīkotājiem, darbiniekiem, ko mēs neredzam, arī mūsu koristiem, mūsu dejotājiem, vidusskolas audzēkņiem, kas uzņēmās visu šo lielo programmu. An event like this needs an incredibly strong, visionary leader. Arī paldies vien nepietieks izteikt, cik mēs novērtējam mūsu mīļā Ingrida Petersonas neizmēramo atdevi, sirds darbu un izcilām organizācijas spējām ar šo 60 gadu jubileju ar padarījuši par patiesu neizmirstamu notikumu. Mēs pasniedzam Ingridai ziedus un arī dod viņai iespēju atpūties pēc šī lielo darba. Paldies!